Meitenes, var jūs pārtraucēt? Kā jūs tagad jūtaties pēc notiskēt? Ir manāms satraukums. ir apģērbi, kuri mēs bijām plānojuši uz kādas konkrētās modeles, un tad izrādās, ka viņi īsti nelien pāri gurdiem. Un tad nācās veikt kaut kādas izmaiņas un samainīt modeles ar vietām pēdējā brīdī. Bet man liekas, ka viss kārtībā. Būs labi. Aplis, ritms, caurredzamība. Kolekciju izstrādāja Annija Pauzere, Marta Laura un Estere Līva Logina. Es nieku mašīnas pateicu. Ieva, atvaino. Pastāstīja, kāda tev tagad emocijas sajūtas un vispār? Tu zini, sajūtas pirms bija, protams, uztraukums, bet es te ir tāds pilnīgs miers. Es nezinu, kāpēc, bet man ir pilnīgs miers. Es redzēju tikko, kā nostaigāja modelis, piekuriģējām, ko vajadzēja piekuriģēt. Viss, es jūtu, ka būs liels svētki mums šodien visiem. Es esmu Ieva Malmeistere, un šī ir bērnu kristību tērpu kolekcija Pupiņa, kas ir stāsts par mazās pupiņas tiekšanos pretī debesīm un kļūšanu par krietnu augu. Šī pupiņa, šķirnes nosaukums Scarlet Runner, ir Omas atstātais mantojums dārzā, kurš simbolizē jaunu sākumu, cerību un enerģiju, kas dod spēku izaugt par pupu. Audz pupiņa līdz pašām debesīm.
Pastāst, kā tu jūties šodien? Diezgan satraukta, bet tā viss labi. Man liekas, ka diezgan priecīgi. Jo es bišķiņ tā kā svētku sajūta arī kaut kur nobīt. Vispār, ko tev nozīmē tā šis mirklis? Man liekas, tas ir tiešām tāds tā kā nobeigums visam pusgadam arī. Un es to, jā, ka tas ir tāds kā punkts, kuram pieliekās visam tam nogriezim. Jā, un bišķiņ tāds zini, ka tas tūlīt beigsies. Un viss varēs tā kā čīt vasaras sākās līdz. Santa Kirmuža Svilāne, Santa Kirmuža, Juris Kirmušs, Jānis Kirmušs, Miķelis Kirmušs, Miķelis Kirmušs, Kirmizi, sarkans. Kāpēc tas ir? Tā ļoti īsi. Man ir satraukums. Es nezinu, vai tas ir pēdējais gads, un tāda bittersweet sajūta mazliet. Bet tā ir forši, vēl ir šis tas jāizdara. Mazliet viegi jāapgriežjās tamborā. Bet būs forši. Dārta, sprukula, jauji. Mežābeli joprojām aug blakus mājai, taču mājas sienā iegravētie cipari ir pārstājuši augt. Jauji mums vairs nepieder. Galvā skamba tik teisme noras, jausmų neiššifruotas kodas. Širdį pradingęs noras. Užtat vasarą man geras oras.
uztraucies, kā tu jūties tagad? Īstenībā labi. Man ir tāda sajūta, ka tā ir parasta diena. Un, tā kā darbs jau izdarīts, un vajag vienkārši izbaudīt un mēģināt kaut kā darboties. Jā. Bet ir momenti, kur vēl jāpadomā, bet es vienkārši esmu momentā un, ja kas, esmu gatavs ņemt darbu un kaut ko darīt. Pāvils Žeļezņaks, bakalaura 2. kursa kolekcija Aiz loga. Nostalģijas sajūtas par labo pagātni, par manu tēvu pirms manis. Čau, kā jūs jūtaties? Varat īsti pateikt, kā jūs jūtaties šodien? Tas modes skats, ko jums tas nozīmē? Labi, es gulējos. Es gan ne. Es vakar man bija pilnā naktis un šodien 4 stundas. Drusku vairāk. Bet īstenībā diezgan labi jūtos. Stresot, es nestresoju. Es domāju, būs forši. Sveiki, esmu Alberts Žitņevs. Un es esmu Elvis Keišs. Mūsu kolekcija Les. If you were to wander into the forest alone, what would you expect to see?
Skatīties kamerā. Nu, zini, šobrīd nav vispār nekāds satraukums. Man liekas, ka kādu satraucoties, tagad vispār, man liekas, ka daudziem nav vairs nekas iekšā, ko satraukties. Super labi. Ko tev nozīmē vispār mocskatu šodiena un tā? Nu, mēs gadu dzīvojam alā, mēs daram kaut ko, ko neviens neredz, un tad mums ir 5 minūtes parādīt, ko mēs gadu darījām, un kur mēs bijām, un kāpēc mēs nebijām sabiedrībā. Jā, Alise Sedliņa Brūdere, kolekcija Tandēms, uz skatuves sagaidām mazpilsētas roka zvaigznes. I'm here. Step away from the window and go back to sleep. Safe from pain and truth and choice and other poison devils. See, they don't give a fuck about you like I do. Kā tu jūties? Labi. Kādas Viņš pielaboju vēl tuhelītes, lai neatplīst, bet kādas emocijas? Labas. Nav, es nezinu, nav tāds, ja jāsaka, vai ir vai nav uztraukums, tad nav uztraukums. Ir priecīga sajūta, arī tā vakardienas televīzija iedeva tādu, nu kā viss ir izdarīts, un tad jau tur mamma noskatās, mammas kolēģis, un tad viņas raksta, un tā kā cilvēki sāk sadzirdēt un saklausīt to visu, un tad paliek arvien labāk. Un šeit ir labi, pirms tās modas, ka tas aiziet uz tiem mēdījiem un kaut ko pastāstīt, tad jau sāc uzkrāt savu tādu būstiņu par to visu. Un tad tas uztraukums mazinās, ir gatavība būt šeit. Mani sauc Līvējuba. Ilģa Ciems Restīte ir mana bakalaura 3. kursa kolekcija. Viņas gaida to brīdi, kad kāds atkal pieķersies pie rokas un sauks mammu. Lariska, Mederin, Docents, Tarakančiks, Skalitis, Rek, Monstriks, Zakitis, Aļonka, Rudolf, Tūža, Valda, Maleficenta.
Tas ir vienradzis, jā. Единорог. Единорог. Tas ir vienradzis, jā. Единорог. Tas ir monstriks. Čau! Kā tu jūties? Labi. Ļoti labi. Jā. Un, ko tev nozīmē šis mirklis, tev skatas un pats skata? Šī ir pirmā reize, tāpēc ļoti daudz un ļoti tāds jauns sajūtas. Bet tāds labs stresiņš un tāda priecīga sajūta. Es nevaru sagaidīt, ka būs jau tāds viss iziets un noiets un tās beigas. Dzīve ir cirka izrāde, un mēs visi esam tās mākslinieki. Cik lielu bantu nopirki, bet cik lielu tu varēji atļauties. Elizabete Meisī, Performers. Ir ok, pagaidām ir neliels uztraukumiņš, protams, bet salīdzinājumā ar pagājušo gadu viss ir fine. Koncepts ir iekalts akmenī, bet bišķiņu uztrauc modeļu pārģērbšana. Tā stresa situācija, ka jāpaķer pareizais modelis pareizajā momentā un jāuzģērb viss, lai viņam tur der un lai nekas nesajūg. Man te viena performance ir ieplānota, kuru vajadzēs arī veiksmīgi izpildīt, bet viss būs kārtībā. Ja tā domās, tad būs. Džeina Lubāna, AL/GL 2069. Tātuk, Paļdis. You
Rītīgi labi. Kā tu jūties šodien? Labi, diezgan mierīgi. Par cik tā man ir tāda pirmā reize. Es domāju, viss būs kārtībā. Vēlēs ir izdarīt no sevis to, ko tu vari, un tad jau viss būs pār. Jā. Es tagad daram sagatavošanās darbiņas. Es domāju, mums jau forši. Saliks forši un tā. Izvēle. Asnate Egla. Bakalaura 3. kurs. Dzīves laika plūdumā katram cilvēkam ir jāpieņem neskaitām lēmumu. Un kāds ir tavs nākamais solis? Es stāstīšu šo tādu video. Es šobrīd jūtos ļoti izmocīts, ļoti samocīts. Joprojām viss notiek, joprojām kaut kādas beigu detaļas tur veicu un izmaiņas. Bet jā, pieredze ir ļoti forša un arī strādāt gandrīz katru dienu, katru nakti. Ir diezgan aizraujoši, jo es arī domāju vienā brīdī, ko tad es par citu darīšu. Vai es eju mājās atpūsties, vai es vienkārši turpinu strādāt pie kolekcijas. Un atpūsties, man bija tāds, tas ir vasarā, tas ir pēc modes skatas, tur būs viss laiks, lai to darītu. Tāpēc bija ļoti liela iniciatīva kaut ko darīt. Un principā es to darīju priekš sevis, tā kā pagājuši gadu bija šis komandas darbs trietā, tad tagad tu esi pirmo reizi viens pats. Man tas likās ļoti aizraujoši un es kaut kā gribēju sev parādīt, ko es varu māku uztaisīt, ņemot vērā, ka nekad iepriekš man nebija nekāda pieredze vispār šūšanā. Tāpēc tas arī viss. Paldies! Doze zilumu. Krišjānis Brasliņš. Bakalaura 2. kurs. Jautājums, kas skāra manu tēvu un būs aktuāls man tuvākajā nākotnē. Vai kāds jau zina mani? Tikai tāpēc, ka tai stulbie spēlē ir mērķis, nenozīmē, ka ir jāsāk šaut. Netrāp. Netrāp. Kaut kā traņas. Netrāp. Netrāp. Kaut kā traņas. Visu dzīvi. Netrāp. Dzīve. Netrāp. Netrāp. Bet galvenais iemācīties mākslinieku dzīvesveidu. Visu dzīvi. Visu dzīvi. Visu mūžu. Pilnīgi pakļaut tam.
Apstājamies. Graņi. Pilnīgi pakļautam. Visu dzīvi. Visu mūžu. Pilnīgi pakļautam. Visu dzīvi. Es nevaru piedot. Man pārāk daudz. Uz mirkli tavs mugurkauls gan atvesaļojās, lai kļūtu atkal inficēts. Mugurkaulu var izārstēt vienīgi tu pats. Nils Alencevičs, bakalaura 3. kurs. Ko tev nozīmē šī diena? Šī diena man ir svēta, ka beidzot tas, kas ir cīnīts jau cik pusgadu ilgāk, jā, es pat vairs nezinu. Es zinu tikai to, ka šodien ir 30. un vienkārši ir jāsagatavojas, lai šeit viss ir skaisti, fantastiski un mēs visi esam priecīgi un dzīvi beigās. Jurģis Emīls Liepiņš, bakalaura 2. kurs. Postmodernisma diskursā viens no galvenajiem kvalitātes kritērijiem ir ironija.
roka. Zaiga, kā tu jūties? Kādas sajūtas tagad jums tagad? Mazliet nogurums. Jā, mazliet nogurums, bet visā visumā pozitīvi. Jā, ir tāds lepnums. Nezinu, ko vēl teikt. Etiķešu arheoloģija, Zaiga Brutāne, maģistrantūras 2. kurs. Es ieskatījos pagātnē, lai paraudzītos nākotnē. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Woo! Oh wow! Woo! Yeah! Oh my God! Look at that! It's starting to even look like a triple rainbow. Oh my God, it's full on double rainbow all the way across the sky. Oh my God. Oh my God. Oh God. What does this mean? Oh my God. Oh God. It's so bright. Oh my God, it's so bright and vivid. It's so beautiful. Oh my God. Oh my God. God, it's a double complete rainbow. Oh my God. Zinu, ka tūlīt mēģinās un tā, bet pastāst, kā tu tagad jūties. Tāds stresiņš vēl neparedzamā. Bet tieši šobrīd, visu dienu bija mierīgi. Tāds make-up nianses. Bet tika izrunāts, tāpēc būs labi. Es pat nezinu, ko vēl. Letīcija Orlova, bakalaura 2. kursa kolekcija Iesūnojas. Katra darba diena sāks kā iepriekšējā un tikpat paredzami beidzas, tad lēnām sāc apaugt ar savu vidi un iesūnoties tajā. Māja, birojs, māja. Čau! Čau!
Nu, stāsti, kā tu jūties Agrievs. šodien? Tīri tā godīgi, kādas emocijas. Un vispār? Laimīgs, ka pamodos no rīta un piecēlos no gultas. Ne, nu, ir vēl darāmais, ir vēl diezgan, nav varbūt daudz, bet ir tādi roku šūšanas darbi, kas ir palikuši kaut kāds pulks jāšuj klāt, un bišķiņ stress, ka varētu, kamerā jāsaka, un bišķiņ stress, ka varētu nepaspēt. Nē, es paspēšu, es zinu, ka es paspēšu, bet vienkārši tas, ka ir apkārt visi kaut ko tur citu dara, un man tāds man vēl jāšuj, ir bišķiņ, jāteikt tādam mulsumam pāri, bet būs labi. Bērnu spēles. Mans vārds ir Krišjānis Pērkons, es esmu bakalaura 3. kursā un es veidoju šo kolekciju kā odu manām iekšējām vētrām un tēliem. Es laižos dziļāk iekšā melanholijā, pūti priekā vicinot, jo nav vairs nekā. Absolūtā labsajūtā saulīte spīd, un miljons plecu plec pie pleca pelnīti atpūšas. Iet kā zilo tāli, neskatās uz zāli, milzīte, ilzīte soļo pāri, īpatnējā profilā, sarapānā gaišzilā, milzīte, ilzīte, grib visu zināt. Milzīte, ilzīte, soļo pāri, sabrūk mājas un trotuāri, izjūt kalni, nav nekā. Un arvien tālāk, es laižos dziļāk iekšā melanholijā. Pirmdienās un pastardienās medus un piens, pirmatnējas perspektīvas pietuvinās, bez riska viegli cilvēciski sūdam aiz horizonta. Tā kā lielas kāpnes, zināšanu slāpes, milzīte, ilzīte, apēd kāpnes, apcep un vāra savas garas spējas, interesējas un interesējas. Jūšā! Nē, es nevaru. Nē? Es pārāk nostursoju. Atbrīvo sevi, laid visu ārā un svīri savu īsto esenci. Artūrs Skurstenis, Kant Korn. My bad. Oh my god. Oh my god. Oh my god. My bad. Waiting online at the club. Waiting online. Waiting online. Waiting online at the club. Waiting online. Waiting online. Waiting online at the club.
Kā jūties? Šobrīd jūtos nedaudz mierīgāk nekā laikam bija plānots. Ir neliels apjukums galvā ar to, kā viss aizies, jo ir jāpārģērb modeļi diezgan ātri un tērpi nav vienkārši. Un kas notiks ar sveču kleitu, jo varbūt kaut kas sadegs un viņa neizies par tām durvīm. Jā, kaut kā tā. Alice Peškovska. Chambre de torture. In sleep he sang to me. In dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Power Cycling un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības projekts, ilgtspējas konkursa atzimšana, dalībnieku tērpu skate, dalībnieki Nils Alancevičs, Vitālijs Kondraščuks, Krišjānis Brasliņš, Letīcija Orlova, Marta Laure un Zaiga Brutāne.